Dāmas un kungi, man ir prieks paziņot, ka šī konference ir atklāta un svarīgos pieturas punktus šai dienai. Un mūsu darba sesijā mēs vēlos ļaut izteikt Finanšu ministrijas parlamentārajai sekretārai Karīnai Plokē. Man ir prieks jūs sveicināt. Sveiciet, Karīna! Labdien! Jā, paldies. Es mēģināšu turpināt uz tādas pašas pozitīvas nots un teikšu labrīt, cienījamie kolēģi, sadarbības partneri, iekšēji auditori un pārējie interesanti. Man tiešām ir liels gods atklāt šo konferenci, kas saucas Viena nākotne, viena pasaule, attīstīta pārvaldība un iekšējais audits publiskajā sektorā. Mūsu valstī un sabiedrībai ir vajadzīgs mūsdienīgs un moderns publiskais sektors, kas atbalsta labas pārvaldības principu un pārskata atbildības ievērošanu praksē, kā arī pieņem datos un risku izvērtējumā balstītus lēmumus. Publiskajam sektoram ir jāstrādā efektīvi un jārada pievienotā vērtība no katra eiro valsts un pašvaldību budžetā. Tāpat ir jāspēj nodrošināt uz klientiem orientēti, savlaicīgi un kvalitatīvu pakalpojumi, ātri jāpielāgojas pārmaiņām, kā arī praksē jāievieš jaunās tehnoloģijas. Ikvienas institūcijas vadītājs, valdība un sabiedrība kopumā sagaida, ka iekšējie auditori ministrijās, iestādēs un pašvaldībās ir atbalsts. Iekšējie auditori palīdz pārdomāti, atbildīgi un efektīvi īstenot tos pasākumus, lai sasniegtu šo institūciju strateģiskos mērķus un nozaru prioritātes. No iekšējā audita sagaida objektīvu un ar analīzi pamatotu vērtējumu, kā arī politikas, sistēmas un procesus varētu uzlabot, kādas ir iespējas un riski un kā šos riskus mazināt. Demonstrējot godprātīgu, neatkarīgu rīcību, iekšējie auditori kļūst par uzticamiem padomdevējiem un partneriem savās institūcijās. Un līdz ar to arī sabiedrības uzticēšanās iekšējiem auditoriem un iekšējā audita sniegumam aug. Publiskā sektora institūcijas ikdienā sastopas ar ļoti daudz izaicinājumiem. Digitalizācija, kiberdrošība, vides ilgtspējība, korupcijas un krāpšanas risku vadība, valsts un Eiropas Savienības fondu finansējuma atbilstoša un caurspīdīga ieguldīšana. Tie ir tikai daži no aktuālajiem šodienas tematiem. Un mēs saredzam aktīvu iekšējo auditoru iesaisti šo jomu auditēšanā. Mēs arī sagaidām, ka iekšējie auditori koncentrējas uz augstākajiem riskiem, kas var ietekmēt institūciju strateģisko mērķu sasniegšanu un ir elastīgi savu uzdevumu plānošanā un izpildē. Šī konference ir ieguldījums jūsu profesionālajā izaugsmē. Tā ir iespēja apmainīties ar labo praksi, veidot jaunus kontaktus. Mums ir vajadzīgi spēcīgi iekšējā audita līderi, profesionāli mentori un arī aktīvi jaunie auditori, kas spēj aktīvi adaptēties un parādīt labus rezultātus. Es aicinu stiprināt iekšējā audita profesionalitāti un kompetenci, lai arī turpmāk audita pakalpojumi radītu augstu pievienoto vērtību institūcijai un arī sabiedrībai kopumā. Bet es aicinu arī atcerēties, ka ikdienā jūs neesat vieni. Finanšu ministrija vienmēr ir un būs jūsu sarunu partneris un vienmēr būs atvērta sadarbībai ar jums. Es redzu, ka jūsos ir vēlme stiprināt iekšējā audita kontrolas sistēmu, lai jūsu institūcijas būtu efektīvas, produktīvas un pret dažādiem satricinājumiem noturīgas. Un es esmu pārliecināta, ka mēs tiešām esam viena pasaule un veidojam vienu nākotni. Tādēļ es novēlu jums šodien pozitīvu enerģiju, piesātinātu dienu, vērtīgas atziņas un iedvesmojošas idejas. Lai jums šodien tiešām enerģiska diena. Paldies jums un lai veicas!